Jānis Rubens, klīnikas Diamed neirologs un elektromiogrāfijas metodes speciālists. Runājot par perifēro nervu sistēmu, protams, pēc klīniskās izmeklēšanas nākošā izmeklēšanas metode ir neirogrāfija un elektromiogrāfija. Šajā gadījumā neirogrāfijā pārbauda impulsu vadāmību, impulsu pārvades ātrumu, skatās potenciāla formas, un ar to var pārbaudīt kompresijas neiropātijas, polineiropātijas, jeb daudz nervu bojājumu, vairāku dažādu nervu bojājumu, jeb multiplas mononeiropātijas. Tālāk, ja mums interesē jau mugurkaulu saknīšu vai muskuļu bojājumi, tad ir nepieciešama elektromiogrāfija, kad jau bez nervu stimulēšanas un šo stimulu reģistrēšanas tiek muskulī durtas nelielas adatiņas un jau tiek pierakstīta muskuļu potenciāli. Pēc tā mēs varam spriest par mugurkaulu saknītēm vai muskuļu slimību vai veselumu. Un vēl viena no tādām populārākām metodēm tas atkārtotas stimulēšanas tests, jeb miastēniskā reakcija, vai cilvēkam nav nervu muskuļu savienojuma bojājuma pazīmes. Es varētu teikt tā, ka grūtākais ir atrast, ko ārstēt. Pārējais ir tehnikas jautājums. Slimībām jebkurā gadījumā jānosaka cēlonis, kas viņu izraisīs. Vai tā ir kompresijas neiropātija, vai tas ir diabēts, vai tā ir kāda sistēmas slimība, vai tas ir saknīšu bojājums, vai tā ir muskuļu patoloģija. Un attiecīgi ir slimības, kuras attīstās pašas no sevis. Pieņemsim, ir cilvēkam iedzimts daudzu nervu bojājumus. Ja polineiropātija, viņam tā ir iedzimti pārmantoti, un viņi lēnām progresē, un citu iemeslu mēs varam atrast vienīgais ģenētiskajā konsultācijā, kur atrod, teiksim, atbilstošā gēna mutācija, kas atbilst šādai slimībai. Tad nākošais sekundārās, pieņemsim pie kompresijas neiropātām, tad ir pirmais jautājums, ko viņš dara, jo kompresijas neiropātijas tāpat vien iegūt nevar. Pārsvarā tās